Uzņēmums Mājas alus piedāvā visus nepieciešamos ingredientus un aprīkojumu visa veida alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu pagatavošanai mājas apstākļos. Kompānija Mājas alus kopā ar saviem ārzemju partneriem izstrādā tehnoloģijas dabīgu, dzīvu un veselīgu dzērienu, kā arī citu produktu pagatavošanai, kuri gatavojas raudzēšanas procesā. Kompānijas izstrādātās dzērienu pagatavošanas receptes ir ļoti vienkāršas un pieejamas katram cilvēkam. Aprīkojums, kurš tiek izmantots dzērienu pagatavošanā, neprasa lielu finanšu ieguldījumu, speciālu izglītību, un jebkuru dzērienu ir iespējams pagatavot parastā virtuvē. Pateicoties kompānijai Mājas alus, pagatavot tādus dzērienus kā kvas, sidrs un vīns ir kļuvis priekš jums tikpat vienkārši, kā uztaisīt tēju. No piedāvātā sortimenta ļoti vienkārši var pagatavot vairāk nekā 200 dažādu alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu veidu mājas apstākļos. Tomēr vispopulārākais alkoholiskais dzēriens mūsu valstī ir alus. Kompānija Mājas alus savā sortimentā piedāvā iesala ekstraktu Cooper no Austrālijas ražotāja. Tieši šīs iesala ekstrakts pēc kompānijas Mājas alus patstāvīgo klientu atsauksmēm kļuvis par līderi kvalitātes, piesātinātās garšas un pieņemamās cenas dēļ. Tūdaļ pat pavērosim, cik viegli un ātri mājas apstākļos ir pagatavot alu. Visas dzērienas mājas apstākļos var pagatavot jebkurš cilvēks. Nav nepieciešamas speciālas zināšanas un speciāli apstākļi. Viss, kas mums ir vajadzīgs, tā ir virtuvē un istabas temperatūras. Šodien es jums parādīšu, kā var pagatavot nefiltrētu, dzīvu, nepasterizētu mājas alu. Es izmantošu gatavu komplektu, kura ir viss nepieciešams, lai viņa izraudzētu tāds dzēriens kā kvasu, alu, vīnu, sidru. Viss, kas man būs vajadzīgs, tas ir ūdens, cukurs un alus iesala ekstrakts. Raudzēšanas tvertnē ielēju ūdeni, pievienoju cukuru. Šoreiz es izmantoju fruktozes glikozi sīrupu. Protams, var izmantot arī parastos cukurus, bet ne katrs cukurs, kurš ir nopērkams veikalā, īpaši der raudzēšanas procesām. Tāpēc iesakam, rekomendējam izmantot specializētos cukurus, fruktozi, glikozi, maltozi, deksterozi. Tad es pievienoju alus iesalu. Viņš ir biezs, tā kā medus konsistencē. Pirms es viņu pievienoju, es viņu uzsildīju krāsnīti, lai viņš paliktu šķidrāks. Tas ir 100% dabīgs, naturāls iesala ekstrakts. Atkarīgi no garšām, no alus toņiem, viņu pagatavo no dažādiem iesaliem, no dažādiem apiņiem. Viņu vāra pie noteiktām temperatūrām. Tad iztvaiko ūdeni un zem vākumā viņu ievako konzervu buņģās. Tad es kārtīgi samaisu mūsu pagatavotu alus misu, kam ir izšķiests viss cukurs un alus iesala ekstrakts. Pēc prakses zinot, pievienot kopējam daudzumam 1 kg cukuru, es varēšu izraudzēt 4,5–5% alkoholu savā alū. Protams, ja mēs gribam zināt visu precīzi, ir mērīšanas ierīces, ar kuru palīdzību var noteikt precīzu alkohola daudzumu jūsu dzērienu. Tieši Cooper alus ekstrakti ir paredzēti 23 litriem pagatavošanai vienai porcijai. Kad samaisīju visu kārtīgi, es pielieju atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu. Vēlreiz kārtīgi samaisu alus misu. Lai zinātu, cik cukurs spēs izstrādāt alkohola procentos manu alu, es veikšu mērījumus. Nomērīt potenciālu alkoholu var tikai mērot blīvumu.
Ir speciāls ierīces mērīšanas, kuras parādīs gan cukuru daudzumu, grami uz litru alus misā, gan potenciālu alkoholu, kuru cukurs spēs izstrādāt manā dzerienā. Veicot blīvu mērīšanu, es redzu, ka alus misā cukurs spēs izstrādāt 4,5% alkoholu. Man pilnīgi šis variants apmierina. Ja mēs gribētu pagatavot stiprāku alu, mēs pēc proporcijām vienkārši mums vajadzētu pievienot klāt cukuru. Kad alus mise ir gatava, es pievienoju specializēto alus raugu, kurš iet komplektā pie katra alus iesala ekstrakta. Vienkārši uzberu viņu pa virsu. Tāds taisu raudzēšanas tvertni ciet. Pievienoju hidroaizvaru, ielēju viņa ūdeni. Viņš ir nepieciešams, lai pie mūsu alus mises raudzēšanas laikā netiktu liekais gaiss un baktērijas, kuras varētu traucēt raudzēšanas procesā. Raudzēšana paies atkarīgi no temperatūrām no 4 līdz 7 dienām. Tad es arī pāriešu pie nākamā posma, pie parliešanas. Kad raudzēšanas process ir beidzies, to mēs varēsim novērot hidroaizvaru aktivitātē, pārējais iet ārā burbulīši. Tas nozīmē, ka raugs ir izstrādājis visus cukurus. Mēs pārējām pie nākamā posma, pie pudeļu pildīšanas. Pirmajā raudzēšanas procesā mūsu alu izveidojas alkohols. Nākamajā posmā viņam iziet atlikušā rauga piegarša. Viņš dabīgi uzgāzējas, tā kā tas ir dzīves alus, viņš turpina darboties arī pudelītēs. Tad atlikušais raugs darbojas ar cukuriem, kurus mēs pievienosim pudelēs. Izveidojas īsta garša, aromāts, viņš paliek dzidrs. Viņam parādās izteikta garša, aromāts. Otrā raudzēšana var paiet apmēram pa 2–3 nedēļām. Kas ir ļoti svarīgs, raudzēšanas process mums notiek istabas temperatūrās. Otrā nākamā pagatavošana pudelēs paiet pie zemākām temperatūrām. Tad alu, kuru mēs saliesim pa pudelēm, pudeles aizkarķēsim. Mums jānotur vismaz 2 diennaktis pie istabas temperatūrām, un tad vismaz uz 2 nedēļām mums viņu jāliek vai nu pagrabā, vai garažā, vai leduskapī, jebkurā vietā, kur mēs varam nodrošināt temperatūras zem 14 grādiem. Priekš tam, lai alus pudelēs uzgāzējas, mums jāpievieno nepieciešamu cukuru daudzumu. Varam izmantot arī parasto cukuru. Vidē uz 0,5 pudelīti ir nepieciešami 4–5 grami. Es izmantošu speciālo cukuru deksterozi gazēšanai firmas Coopers. Vienkārši pievienoju nepieciešamo daudzumu katrā pudelītē. Un piepildu pudelītes ar alu. Kad es alu esmu salies pa pudelēm, es cieši aizkorķēju pudelītes. Cukurs, kuru mēs pievienojam, sāks darboties ar atlikušo raugu. Mūsu alus ar katru dienu paliks dzidrāks. Viņa veidosies CO2 gāzes dabīgas, viņš paliks dabīgi dzirkstošs. Pie zemām un
pie zemām temperatūrām. Dzīvais alus var glabāties pat līdz pusgadam. Tad pēc 2 nedēļām mans alus būs gatavs, bet savu izteikto garšu aromātu viņš sasniegs apmēram pēc mēneša. Tā kā viņš ir dzīvs, viņš turpina darboties. Ar katru mēnesi nākamajā pagatavošanā pudelēs viņš paliek tikai labāks, vairāk gazēts, garšīgāks. Viņam parādās izcila sava garša, aromāts. Visu nepieciešamo alus pagatavošanai uzņēmums Mājas Alus saviem klientiem sāka piedāvāt pirms 2 gadiem. Šajā laikā uzņēmums ir ļoti strauji audzis, paplašinot produkcijas sortimentu. Preces tiek piegādātas no dažādām Eiropas valstīm un pat no Austrālijas. Dotajā brīdī mūsu sortimenti ir vairāk par 800 produktiem. Piedāvājam pagatavot ne tikai dzeriens. Dzerieni tas ir, teiksim, viens no tādiem galvenajiem virzieniem. Bet nepārtraukti attīstam sortimentu, meklējam jaunas tehnoloģijas. Piedāvājam cilvēkiem pagatavot ne tikai dzerienus, bet tādus produktus kā dzīvu jogurtu, kefīru, sieru. Sortimenti ir viss nepieciešams dzīves kultūras, lai pagatavotu viņus. Piedāvājam pat audzēt sēnes mājas apstākļos. Ir micēlijs, lai izaudzēts austras sēnes un tādu slaveno sēnu, kā šitaki. Daudzi klienti jau pārliecinājušies, ka mājas apstākļos izgatavot alu, kvasu, sidru vai vīnu ir daudz lētāk, kā arī klients var būt drošs par produkta dabīgumu un kvalitāti. Ķīmiju nevar izraudzēt. Ja jūs redzēt raudzēšanas procesu, jūs variet būt pilnīgi pārliecināti, ka tas ir pilnīgi dzīvs un dabīgs produkts. Tas attiecas gan uz dzerieniem, gan uz piena produktiem, tādiem kā kefīru, sieru un jogurtu. Papildus, protams, dzerieniem atkarīgi, teiksim, atsevišķi no mazalkoholiski saturošiem dzerieniem, tādiem kā vīnu, sidru, alu, kvasu. Piedāvājam pilnīgi visu, specializētos raugus destilāciju, kuri spēj izstrādāt pavisam citu produktu. Cilvēki vēl joprojām pēc vecām receptēm izmanto maisraugu, kurš patiesība nav domāts tieši šai lietai. Piedāvājam pilnīgi visu filtrāciju, tad, lai uzlabotu kvalitāti dzerienam. Un naturāls, dabīgs esences, uz kuras bāzes var pagatavot jebkuru dzerienu – rumu, viskiju, konjaku, pat absintu. Uzņēmums piedāvā ne tikai visu nepieciešamo dzērienu pagatavošanai, bet organizē speciālus kursus, kuru laikā apmeklētāji var apgūt prasmes, kā mājās kvalitatīvi izgatavot dažādus dzērienus. Šais apmācības piedāvājam detalizētāk iziet tas vienkāršas tehnoloģijas. Faktiski, saņemot šo informāciju, jebkurš cilvēks varēs iesākt droši pagatavot jebkuru dzērienu mājās apstākļos. Protams, izņemot kursus, jebkurā laikā var saņemt konsultācijas gan mūsu specializētajā veikalā, gan uzzvanot pa telefonu. Visi darbinieki ir atklāti un vienmēr padalīsies ar savu pieredzi. Pieteikties šiem kursiem iespējams uzņēmuma mājaslapā www.majasalus.lv. Šeit pat iespējams lejuplādēt grāmatas par alus un vīna pagatavošanu, kā arī citu dzērienu pagatavošanas receptes. Uzņēmuma Mājas Alus piedāvāto produkciju iespējams iegādāties ne tikai speciālajā veikalā Rīgā, Dzirnavu ielā 7, bet arī internetā, kā arī pie uzņēmuma sadarbības partneriem visā Latvijā.